Žurnāla 36,6 aprīļa numurā lasiet. Grāmatas Ceļš pie sevis autori, psiholoģija un 3 dēlu māte Kristīna pēc saslimšanas ar vēzi zaudējusi kāju, taču spējusi izstaigāt sevis un pasaules izzināšanas plašums un iepazīt dvēseles lidojuma augstumus. Savu dzīves garšu profesijā atklāja bērnu ārste infektoloģe Dace Zavacka. Orientēties dzeramā ūdens pudeļu klāstā palīdz dietoloģe Lolita Neimane. Uzzinām arī, ko domā citi ārsti un slavens sportists. Man svarīgi ir apzināties, ka sakārtoja savu dzīvi un domāšanu, teica kinorežisora un televīzijas raidījuma 100 gramu kultūras vadītāja Kristīna Želve. Par savu pieredzi pēc smagā brīža, kad uzzināta diagnoze ļaundabīgs audzējs, stāsta ārsti un pacienti. Ne nosēdēt, ne netraucēti paiet. Par to, cik šādas sāpes var būt mokošas, pārliecinājies katrs, kuram gadījies apskādēt astes kaulu. Smeļamies ieros praktiķu ieteikumos un receptēs, kā gūt papildu enerģiju, kļūt veselākiem un skaistākiem, liekot lietā pavasara dāvanas. Tas viss un vēl daudz kas cits interesants 36,6 aprīļa numurā. Žurnāls 36,6 katram, kurš grib būt vesels.